Tātad pārdodu veikalu, respektīvi 3 istabu dzīvokli Matīs ielā 123 par 25 000 eiro. Lūk, Vagoniela, gāzes bundulis, tur centrs, nu iesim parādīšu. Tātad kopējā platība ir 67 kvadrātmetri kopā ar pagrabu un ir gāzes apkure, ir arī malkas apkure. Ejam iekšā. Lūk, šāda te tirdzniecības telpa. Šeit vēl viss, protams, nav izvākts. Tur tos plauktus vēl iznesīsim. Šeit ir 8 metri garums, 3,80 laikam platums. 32 kvadrātmetri šeit ir tirdzniecības telpa. Kādreiz šeit bija 3 istabu dzīvoklis, respektīvi tur bija siena. Tā siena viss ir pārbūvēts pēc projekta. Un tagad pēc projekta šeit atrodas veikals atradās. Mēs pārvācamies uz Degla ielu 92 un šo te var nopirkt. Tātad, kas šeit vēl ir? Lūk, te aiziet uz pagrabu. Šeit šāda te telpa. Šāda te telpa, jā. Nu, protams, viss tiks izvākts. Kaut kāds plaukts šitos varbūt varētu atstāt. Viss tiks izvākts līdz galam. Šie visi plaukti tiks izvākti un tā tālāk. Tātad šeit ir vēl viena istaba, ieslēdzam gaismiņu. Opā, šitāda. 3,80 x 3 laikam. Man liekas, 12 kvadrātmetri šeit bija. Tur ir izeja uz pagalmu. Vēl viena izeja uz pagalmu ir no pagraba. Un šāda te izeja ar vitrīnu. Tā, šeit vēl parādīšu. Tātad vēl kādas telpas ir. Nu, šeit vienkārši tāda tā kā pārģēršanās kabīnīte mums bija. Šeit ir tualete, bet nav duša. Nu, šitos plauktus, protams, var izņemt. Tad te var stūrī ielikt dušu. Te vēl bišķīt. Un principā tātad gāzes katls. Pagaidām viņš darbojas tikai uz apkuri, bet var pielikt 2 trubas vēl. Tad arī viņš sildīs silto ūdeni, ja kādam tādā veidā gribās. Protams, šos plauktus arī te var noņemt. Pagaidām viņi izstāsta diezgan estētiski. Tā, nu noiesim, parādīšu pagrabu. Tātad šādi paceļās vāks. Var nokāpt pagrabā. Tūliņ ieslēgsim gaismu. Nu, kaut kas te ieslēdzas automātiski. Nē, šitas bija tas. O, šitā vēl. Un šitā. Tā. Un šeit pagrabs ir. Tātad reku durvis uz pagalmu vēl, tur tāds trepis iet uz augstu diezgan stāvs. Šeit arī vēl viss nav izvākts. Laukti šeit ir 3 metri platumā, 8 metri garumā, man liekas, vai bišķi šaurāks. 3 gluži nebija, 2,8, man liekas. Tātad tāds pagrabs. Pagrabs ir savs. Šeit ir, redz, kur bruģis pagrabā. Šeit ir siltināta daļa, jo šeit agrāk grāmatvedis sēdēja, tātad putuplasts OSB. Un te ir arī radiators pašlaik nogriezts, bet nu viņi var attaisīt, tad attiecīgi pagrabā arī sildīsies. Lūk. Tā, ja. Un šādas te trepis aiziet uz augšu. Jā, labi. Nu, lūk, cerams, ka visu parādīju. Tad pārdod privāta persona. Pieder šis te privāta personai. Zeme ir īpašumā. Ir arī pagalms. Diezgan liels aiz mājas. Nu, aiziešu parādīt tuliņās to pagalmu. Droši paliek nedroši. Tā, aiziesim parādīšu pagalmu. Tad redz, kur ejam no pagalma puses. Viss pagalms ir visas šīs te sētas garumā. Lūk, šāds te pagalms. Nu, tā kā, ja kādam vajag, te var uzlikt kaut kādu malku šķūnīti un kurināt, piemēram, ar malku un dzīvot ekonomiski. Nu, tas viss dod ziņu uz 2887 0001, ja tevi interesē šis piedāvājums. Tas viss pagaidām. Prīšnieks!